Sveicināti! Šis video jums parādīs, kā veiksmīgi atjaunot dekodera rūpnīcas iestatījumus. Tas ir jādara gadījumā, ja jūsu dekoderis neslēdzas iekšā un dekodera restartēšana nav palīdzējusi. Nereaģē uz pults darbībām, nereaģē spiežot pogas uz dekodera priekšējā paneļa, daļu no kanāliem rāda, bet daļu nerāda. Atjaunot dekodera rūpnīcas iestatījumus ir vienkārši. Atslēdziet dekoderu no elektrības. Nospiediet info pogu uz dekodera priekšējā paneļa un turiet to nospiestu. Turot nospiestu info pogu, pieslēdziet dekoderu pie elektrības. Joprojām turiet nospiestu info pogu. Pagaidiet, kamēr gaismas uz dekodera priekšējā paneļa nomirgo 5 reizes, tad atlaidiet nospiesto pogu. Uzgaidiet aptuveni 45 sekundes, līdz lampiņas uz dekodera priekšējā paneļa beidz mirgot, un nospiediet dekodera ieslēgšanas pogu. Sagaidiet, kamēr uz dekodera priekšējā paneļa iedegsies zaļā gaismiņa. Tiklīdz tas notiks, tā uz ekrāna parādīsies Viasat dekodera izvēlne. Ar tālvadības pults palīdzību izvēlieties Latviju ar bultiņu pa labi vai pa kreisi. Izvēlni apstipriniet, nospiežot OK pogu uz Viasat tālvadības pults. Ja uz ekrāna parādās jautājums, vai jūs esat satelīta televīzijas abonents, tad apstipriniet izvēlni, nospiežot OK uz dekodera tālvadības pults. Nākošajā izvēlnē apstipriniet, kāda veida LNB jūs izmantojat. Parasti tā ir universāla LNB. LNB tipu jāmaina ar tālvadības pults bultiņām pa labi vai pa kreisi. Izvēlni apstipriniet, nospiežot OK uz dekodera tālvadības pults. Nākošajā logā jūs redzēsiet dekodera tehniskos parametrus, kurus jums nevajag mainīt. Apstipriniet tos, nospiežot OK pogu uz dekodera tālvadības pults. Ja viss tika izdarīts pareizi, tad uz ekrāna parādīsies signāla jauda un kvalitāte. Kvalitātei ir jābūt 100%, bet jaudai lielākai par 45%. Ja rādītāji ir zemāki, tad iespējams jums ir jāveic savienojumu pārbaude vai antenas regulācija. Šajā gadījumā sazinieties ar Viasat klientu apkalpošanas dienestu, lai uzzinātu tuvākā Viasat licencētā meistara kontaktus. Nospiediet OK, lai apstiprinātu iestatījumus. Ja dekoders ar televizoru būs savienots ar HDMI vadu, tad iesakām izvēlēties 1080i izšķirtspēju, nospiežot bultiņu uz leju uz tālvadības pults. Apstipriniet izvēlni, nospiežot OK. Ja dekoders ar televizoru būs savienots ar SCART vadu, tad ekrāna izšķirtspēja nebūs jāizvēlas, jo tā tiks iestatīta automātiski. Patīkamu skatīšanos! Gadījumā, ja dekoderu joprojām neizdodas ieslēgt, lūdzu sazinieties ar Viasat klientu apkalpošanas dienestu, zvanot 8686.